Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija. Mēdīju anatomijas studijā šoreiz Zana Ozoliņa, un mans sarunu biedrs ir LTV raidījuma Aizliegtais paņēmiens autors, veidotājs un arī ziņu dienesta radošais redaktors Guntis Bojārs. Jā, sveiki. Sveiks, Gunti. Aicināju tevi, lai pavērtu skatu tādu plašāku uz aizkulisēm, kāda top pētnieciskā žurnālistika. Un uz šo mani pamudināja arī Latvijas radio kopā ar Rebaltika nesen veidotais stāsts, radio raidījums un podcasts, kur viņi atklāja savu stāstu ar tādu slepeni atsūtītu flash atmiņu, kas atnāca uz Rebaltika biroju. Un tas lika domāt par to, kā tad vispār žurnālisti nokļūst pie stāstiem un kā saprot to, kurus stāstus ir vērts šķetināt un kurus ne. Un ir skaidrs, ka tavs aizliegtais paņēmiens ir atklājis un atšķetinājis ar, kā jums arī galviņā minēts, varbūt kāds mūs nosodīs, bet ar citādām metodēm nekā ejot atklāt, uzdodot jautājumus. Tāpēc gribēju tev lūgt padalīties ar kaut kādām, varbūt nedaudz slepenām lietām, vai tu vari atklāt par to, kā tad top šāds sarežģīts raidījums. Varbūt pirmais, kāds ir tas solis, cik liela pirmkārt ir tava komanda un kā jūs izlēmjat sapulcē, kam ķerties klāt? Šobrīd mums ir tādi, kā es varētu formulēt, štata žurnālisti, ja tas pamata personāls ir 4 cilvēki. Es runāju šajā gadījumā par žurnālistiem un es. Un tad mēs attiecīgi uz kaut kādiem rādījumiem vai uz kaut kādām īpašām operācijām varam piesaistam vēl kādu cilvēku kā uz tādu autoru darbu. Bet pamatā mēs esam 4. Savukārt par tiem tematiem. Tas ir viens no populārākajiem jautājumiem, kā rodas temati un kā viņi dzimst. Un es teiktu, tur tie ceļi ir ļoti dažādi. Viens ir es pat formulētu, ka tādi stāsti. Es neteiktu, ka atnāk ļoti daudz. Kaut kādā ziņā, ja nāk tādi, es viņus formulēju par vientuļiem stāstiem, ja nāk tādi vientuļie stāsti, kas ir, atrasiniet man šādu un šādu problēmu, tad mēs dažkārt pārsūtam kaut ko de facto, kur ir, piemēram, es jūtu, šitas ir kāds 7-8 minūtes stāsts, tur stāsts ir, vai es iedodu kolēģiem de facto, ja tas citādāk veida jautājums ir 4. studija. Un, kā saka, mēs tādas, ja viņi kaut kādā ziņā neraksturo, ja es nejūtu, ka viņi raksturo kaut kādu visas Latvijas stāstu vai kaut kādu sistēmas stāstu, tad mēs visbiežāk šādu stāstu paši nerisinām. Mēs viņus, atdodam tālāk. Savukārt, ar ko sāks vispār žurnālistu profesija, ir ar to, ka tu dzirdi, kas notiek apkārt. Ja? Un tas ir, un tie stāsti nav nekur atrauti, neviens viņus neatnes un nenoliek. Mēs paši viņus dzirdam, sadzirdam, klausāmies. Ja? Un tev ir galvenais ir sākot no kaut kādām jubilejām, kur notiek kaut kādas apspriešanas, un ielas un avīzes un citu žurnālistu paveiktais, aizsāktais, piemēram, kad tu redzi, šeit ir stāsts, šeit iespējams tam citam žurnālistam nav bijis laika, nav bijis attiecīgais formāts, kur var iedzināties šajos jautājumos. Un es drīzāk teiktu, ka mēs to stāstu, kad mēs saprotam, šis ir temats, kas satrauc cilvēkus, tad mēs meklējam drīzāk otrādāk. Mēs sākam ar tematu, un tad mēs meklējam stāstus, kas raksturo šo tematu. Un kādā veidā mēs šo tematu risinām, piemēram, ar kādām metodēm, vai mēs iefiltrējamies, vai mēs neiefiltrējamies, ko mēs varam dabūt vispār iefiltrējoties, jo mēs plānojam resursus, kādā veidā mēs varam iegūt precīzāku, arī mūsu interesi ir ātrāk iegūt informāciju, nevis pa garo. Un, ja mēs runājam, tas nosaukums aizliegtais paņēmiens, protams, viņš ir gan provokatīvs, bet, ja skatās uz tādām, žurnālistikas metodēm, tad tur, par aizliegtām varbūt tur no visiem 10 gadiem, kas tagad ir nostrādāti, 10%, ja. Tā jau mēs patiesībā strādājam ar visām normālām žurnālistikas metodēm, intervija, novērojumi, dokumentu ievākšana, tur nav nekā aizliegta. Tu teici, tad šie 4 cilvēki, bet tad, kad tev ir kāds jāiefiltrē,
tev jāatrod vēl papildu spēki, vai ne? Jā, man jāatrod attiecīgi, kas ir tas, tipāžs, kaut kādā ziņā. Ja mēs runājam par iefiltrēšanu, skaidrs, ka tas ir, atkarīgs no tā, kur tu iefiltrē, bet, tas, kaut kādā ziņā viņš ir aktieris. Ja? Viņš ir aktieris, kuram tie cilvēki, kas ir tajā pusē, pie kuriem mēs iefiltrējam, viņiem ir jānotic, ka viņš ir īsts darbinieks, kurš nāk strādāt. Nevis, ko tas tā aizdomīgais dara. Un līdz ar to tas ir kā jebkurā filmās rāda. Ja? Tev vajag attiecīgu tipāžu, attiecīgu leģendu, kāpēc viņš te grib. Un kaut kādā ziņā nereti arī attiecīgi izglītību, ko konkrētā, piemēram, mēs gribam. Labi, mēs esam iefiltrējušies trauku mazgātāju. Par trauku mazgātāju tur nekāda izglītība īpašo neprasa. Tur vēlams nebūt augstākai izglītībai, jo tas ir uzreiz aizdomīgi. To atliek CV neuzrakstīt, un to neviens nezina. Bet mēs nevaram iefiltrēties, pieņemsim, tik viegli kaut kādā valsts pārvaldē vai, piemēram, piedalīties konkursā par valsts sekretāru amatu, jo tur ir vajadzīgas konkrētas kvalifikācijas ar konkrētu darba pieredzi, lai tur tā vispār tiktu iekšā. Tā kā tur ir vajadzīga leģenda. Un kur tu atrod tos cilvēkus? Ir kaut kas, kaut kādi iepriekšējie mūsu cilvēki, ar ko mēs jau esam sadarbojušies un ko mēs izmantojam. Tad ir kaut kādi jauni, tad ir... Dažkārt arī, piemēram, mūsu pašu praktikanti no Latvijas universitātes atnāk un saka, mēs gribam kaut ko, un tad mēs atrodam, šis varbūt cilvēks te noderētu, tas tur noderētu. Bet, ar to noderēšanu vienmēr ir ļoti uzmanīgi, jo ar jauniem cilvēkiem es sapratu, ka pirmkārt, es saku, nereti jau ir tā, ka mums vajag, ja kaut kur iefiltrēties, mums nedara īsti. Tāds tikko 20 gadnieks, jo tas darba devējs vai kas tur būs arī, uz viņu varbūt skatīsies, ko tu te bez pieredzes, kāpēc tu esi vajadzīgs un tā tālāk. Un otrs, es tomēr arī, es jau šobrīd, man liekas, jau 30 plus gadu žurnālistikā esmu sapratis, ka ir situācijas, kad var runāt par to pieredzi stresa noturībā, pieredzi būt svešā vidē, pildīt, lai kā tas foršs no malas izklausās, tur aģents un tā, bet pirmkārt, tev ir reāli jāstrādā tajā otrajā darba vietā. Ja? Tev ir kaut kādas situācijas, galā, labi, tam apakšā ir kaut kāda misija, tā apakšā ir profesija un tā tālāk, bet tā ir, varētu teikt, melošana, sadzīvošana ar savu sirdsapziņu. Ja? Kā es tagad rekordu šitādiem cilvēkiem pēc tam skatīšos acīs, ja es par viņiem te vācu informāciju. Tās ir, morāls sarunas ar sevi pirmkārt, ja? Un mēs nekad, ja kāds cilvēks es jūtu, ka viņš šaubās, vai viņš negrib, mēs nespiežam tā, tev tagad pa galvu, kā saka, nozombējam. Tā nav. Un es saku, bet mums ir bijuši gadījumi jauna sieviete, meitene, strādā par sociālo aprūpētāju, sociālās aprūpes namā. Tos cilvēkus bija jāaprūpē, viņas ir jāgroza, tas ir baigais fiziskais darbs. Ja? Mums bija, piemēram, mēs braucām strādāt arī jauns džeks, tas bija gadījums, kad jauns žurnālists, tikko no universitātes bez mazai jauns džeks grib kaut ko eksperimentēt. Es saku, labi, tajā laikā bija populāri braukt strādāt uz Nīderlandēm, uz Vācijām, novākt, tur siltumnīcas jaukt un tā tālāk. Braukšu. Un tad pēc kāda brīža viņš zvana un saka, šausmīgākais darbs, vienkārši verga darbs, šito es nevaru un tā tālāk. Kā viņi vispār par to jātaisa? Es saku, tas, ka tu fiziski nevari nojaukt siltumnīcu, ja? Tas vēl nav darba problēma. Tā ir drīzāk šajā gadījumā bija šī tava problēma, ka tu nevari tik fiziski ilgi pastrādāt. Ja? Un šādas te problēmas, ja? un ar to vienmēr jārēķinās, ka tie apstākļi ir gana daudz. Bet vai tu esi arī tāds privileģēts gan resursu, līdzekļu, laika resursu ziņā, lai tu varētu labus pētnieciskos raidījumus uztaisīt, vai tev ir jālavierē starp deadlineiem un veiksmi? Es nevarētu saukt, ka es būtu ar kaut ko ļoti apdalīts, piemēram, resursu ziņā, bet es katrā ziņā, nekad es necenšos kaut ko tērēt līdzekļus tikai tāpēc, ka man gribas, es to varu un tā patērēties. Es vienmēr
Mums ir bijuši sākuma posmā, ceļš bija ēntie eksperimenti, kur mēs uztaisījām eksperimentu un paši pēc tam jautājām, kāpēc, ko mēs ar to gribam tagad sabiedrībai parādīt, ja? Kas ir tā sabiedrības interese par šo jautājumu. Un tad ar laiku atnāk mazliet tāda kaut kādā ziņā skepse vai tas tā kritiskā domāšana. Jā, kur šāda ideja, ko mēs ar to panākam, cik tas laika prasīs, par ko būs raidījums, kuru tas interesē, kas ir tas svarīgi. Un līdz ar to sanāk arī tāda vienlaikus uz tiem resursiem jau skaties prātīgi. Ja? Ja ir vienmēr bijusi laba ideja, kurai es pats noticu un kur es varu aizstāvēt un kura gluži nemaksā tur 100,000, ja, bet piemēram tādu saprātīgu cenu, saprātīgi es teiktu līdz droši vien 5, es nezinu, varbūt būtu situācijas, ka ir kaut kā 10,000, bet šaubos, ja. Tad es teiktu, ka es eju pie Latvijas televīzijas vadības, saku, man šito vajag, un man nav bijuši atraidījumi. Es saku, bet tas ir ar manu pieredzi, ar manu argumentāciju, kur es ļoti pa punktiem varu izstāstīt, kāpēc mēs to darām. Kurš ir bijis tāds sarežģītākais, resursietilpīgākais pētījums? Viss sarežģītākais bija, tas jau pirms, man liekas, 6, 7 gadiem bija Bistro Frits, kad mēs... Pats sākums, jā. Kad mēs Jūrmalā atvērām kafejnīcu. Es nevarētu teikt, ka mēs viņu uzbūvējām, ēka tur bija, bet tomēr tās ir telpu īres, darbinieku pieņemšanas, firmas dibināšana, kartupeļu dabūšana, jā, atļauju prasīšana. Tur tie skaitļi bija gana lieli, protams. Bet tā kā mēs pirmkārt kaut ko paši ietirgojām, tur nebija tas pluss nesošs biznes, tur bija kaut kāda mīnusa bija, bet tie mīnus bija kaut kā vārdā. Ja. Bet, tā kā es neteiktu, ka man būtu... ka tie būtu super. Labi, un tad ir, piemēram, skaidrs, ka tas, kas ir dārgāk projekti, bija pirms vēlēšanām, piemēram, tā izlaušanās spēle, kur mēs kaut kādā ziņā ieguldījām resursus, tādas istabas izveidošanā. Jā, bet tur arī mēs tur iztikām ar kaut kādiem koka blokiem un ko tur vēl, viss, cik iespējams lētāk. Un tad, kad es atceros, ka es ebūtu tajā lielajā sacensībā, kuru mēs tur vinējām, man nāk klāt un jautā par to, kas ir tie, cik tad jums ir epizodes izmaksas, ja? Jo viņi rēķina epizodēs un izmaksas. Ja tur tas, piemēram, tādā Norvēģijā viena epizodes, pieņemsim, raidījums, ja kaut kāds 40 minūšu vai tur stundas raidījums, viņi tur runā par kādiem 70,000 eiro, tad man bija, man liekas, vienas epizodes izmaksas, man sanāca 2,000, ja? Piemēram, uz konkrēto to izlaušanās spēli. Un tā viņi, protams, pārjautā, vai es labi protu runāt angliski, ja? Ka man nav 20,000. Vai nav kaut kāda valūtas konvertācija. Jā. Es piebildīšu, ka EBU tas ir tāds Eiropas raidorganizāciju pasākums, kur katra valsts rāda savus sezonas labākos raidījumus. Jā, es viņu salīdzinu ar Eirovīziju, bet tur nav tā, ka tur gluži katra valsts tagad piedalās un nes. Tur vispirms ir tāda konkursa pirmā kārta. Un katra valsts sasūta par konkrēto gadu jaunus raidījumus, jauns formāts, ko ir radījusi katra televīzija. Un tad tiek izvēlēts top 14, kas nonāk galvenajā skatē. Un tas notiek reizes gadā, tas dažādās tajās EBU valstu pilsētās. EBU ir sabiedrisko televīziju tāds koporganizācija. Un tad tajā 14 valstu ar tiem formātiem, jeb raidījumiem, katra tad kopā sabrauc, kopā skatās tos raidījumus, un tad mēs paši arī balsojam par to, kurš mums patīk, kurš ne, par savējiem, man liekas, nedrīkst balsot un tā. Un tas pirms dažiem gadiem, tas pirmkārt, tas lielais notikums bija tāds, ka mēs pirmoreiz Latvijas televīzija Baltija un pirmoreiz arī Austrum Eiropa tika vispār top 14 šajā fināla izlasē, ar to aizliegto paņēmienu, un otrs, ka mēs ne tikai tikām tajā top 14, bet mēs arī vinnējām šo fórumu. Un tad pēc tam jau nākamajos gados parādījās tur kaut kas no Polijas televīzijām, man liekas, tagad ir pēdējā gadā bija arī igauņi un lietuvieši, kaut kādu formātu parādās, bet tas bija arī viņu priekškars, jo līdzīgi kā par daudzām citām lietām, skaidrs, ka tā rietuma Eiropas televīzijas uz Austruma Eiropas skatās uz tādiem maziem vēl nepilnvērtīgiem
televīzijas, kas aptuveni mācās šobrīd, studē to žurnālistiku. Jā, un tur, protams, un tajā brīdī, kad tev ir tur bagātās Norvēģijas un Zviedrijas televīzijas un BBC un Itālijas RAI un vēl, tad tā jūties tāds. Latvijas televīzija tā jocīgi tur izskatās. Tas tāpat kā aptuveni Latvijas spēlēt pasaules čempionātā futbolā. Jā, mēs arī nedaudz paspējām pirms ieraksta pārunāt par to, ko ir iespējams preparēt, un es sapratu, ka man arī nevienmēr ir līdz galam skaidrs, kur tad tu esi iefiltrējies un kur tu esi saņēmis informāciju no uzticamiem avotiem. Kā ir, kurš ir bijis tev tāds, varbūt, stresainākais piemērs, kur pa nakti nevar gulēt, zinot, ka tu esi iesūtījis savus darbiniekus? Nē, man nav tā vispār, pa nakti ir labi, kur katrā ziņā par šīm lietām es tā nestraucos. Nē, mums jau nav pēc, tas uzdevums, kā es domāju, mums jau nav par katru cenu kādu kaut kur jāiesūta. Ja? Tas nav mērķis. Mērķis ir šajā gadījumā noskaidrot informāciju, saprast, kas tur notiek, un ja ir labi līdzekļi, lai netērētu naudu un neiefiltrētu, tad mēs izmantojam citas metodas. Mēs neesam orientēti uz naudas tērēšanu. Ja? Un tāpēc, piemēram, mēs arī pirms raidījuma runājām, bija mums raidījums Mīlestības māja. Un Mīlestības māja, tas bija savulaik, man liekas, tā ir pirmskola. Pirmskola ar sākuma skolu savienot izglītības iestāde. Man šķiet, akreditēta, bet tas, kas tur parādījās, ienāca mums ziņas. Man šķiet, Inga Spriņģa, kā kolēģi no Rebaltikas, viņi saprata, ka viņiem tur nav kaut kāds resurs, lai to visu saprastu, vai nebija tajā brīdī laika, nezinu. Es domāju, ka viņi arī paši to uztaisīt ļoti labi. Bet, katrā ziņā viņi mums nodeva, ka viņiem ir ienākušas šādas ziņas, ka tur līdztekus it kā kaut kādām mācībām un kaut kur notiek tādas dīvainas darbības, kā dīvains sodamērs, roku sasiešana bērniem, bet ar kaut kādu ideju, kāpēc sien tās rokas. Un tur bija gana daudz tie, pirmkārt, mammas, bērni, tēvi un tā tālāk, kas bija par šo metodu sašutuši. Un tad mēs šajā gadījumā vērtējam, vai mums tā informācija, ko viņi mums var iedot paši šie cilvēki, kuri bērni tur ir vai kuri bērni tikko ir bijuši, ir gana ticama. Kaut kādā ziņā, kā mēs vērējam to ticamību, ar domu, vai viņa nav, vai tur tas emocionālais uzslāņojums nav pārāk liels, lai, kā saka, fakti nereti mēdz apaugt ar emocijām, un tad izrādās, ka tie fakti ir mazliet citādāk nekā ar emocijām kopā. Ja? Un tad, tajā brīdī, kad tu šito notīri nost, tad tu saproti, kas tur ir, kas tur nav. Es neatceros, vai mums man liekas, īsti mēs neapsveram. Tajā brīdī tajā Mīlestības mājā nebija, man liekas, nekādu vakanču, jo tu jau nevar iefiltrēties tur, kur nav vakanču. Ja? Tas arī vienmēr ir jautājums, bet tādā ziņā Latvijā ir daudz vakanču. Un tad mēs sapratām, ka mums pilnīgi pietiek ar to, ko mēs varam dabūt. Mēs, man liekas, dažiem tiem bērnu vecākiem iedavām arī kādu darbu uzdevumu, ko tur mums vēl vajag safilmēt, no iekšpuses. Un mums pilnīgi pietika, un tad mēs to varējām rādīt. Mēs nekad arī nemānamies, mēs nesakām, ka mēs esam iefiltrējušies tur, kur mēs patiesībā neesam iefiltrējušies, un tad mēs stāstījām šo stāstu. Un tajā brīdī, iespējams, tev skatoties šo raidījumu, redzot to, ka mēs kaut ko tur video materiāls no iekšpuses, tur bija, piemēram, sadauzīta ar kulikiem sadauzīta siena, kur tie bērni, es saprotu, trakotajā. Un tev rodas priekšstats, ka mēs tur esam iefiltrējušies, ja? Bet tie vienkārši piefilmējam no iekšpuses. Ja? Un līdzīgi mums bija, arī ar Naukšēniem, ar to Naukšēnu korekcijas iestādi, kas tagad ir slēgta, bet tajā laikā viņi vēl bija vajā, un kas tur viss notika, un tur mums savukārt bija cits aģents. Tur mums aģents bija viens no pašiem puikām, kas tur strādāja. Nevis kas strādā, bet kas tur uzturējās. Un, mēs izmantojam, un tad mums šajā gadījumā vēl palīdzēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija tik klāt vairāk informācijai, jo viņi pēc mūsu sūdzībām gāja tur pārbaudē, un mēs gājām līdzi ar viņiem. Un, tās metodas ir dažādas. Un tad, kurā brīdī tu dari kopā ar kaut kādām amatpersonām, kas ir pilnvarotākas, tur atrasties policijā, bāriņtiesā un tā, kurā brīdī tu to nedari kopā. Un ar to iefiltrēšanos arī, skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kur iefiltrējoties,
parādās kaut kāda bīstamības, drošības riski cilvēkam. Es nedēļu, ka mums būtu bijuši ļoti daudz. Viens gadījums ar to centrālu tirgu mums bija, kur mēs bijām iefiltrējies mūsu cilvēks tajā cigarešu tirgotāju bandā. Par mafiju viņi tā būtu lepni viņiem saukt, drīzāk tāda banda. Bet tur mēs bijām sarunājuši, jo ar policiju tur, ja kaut kas mums bija... Viņi jau no bija, sākta gala zināja, ka jūs to darāt, ja? Mēs, negluži tajā brīdī, kad mēs sākumā tur atradāmies vienkārši tādā novērošanas statusā, jo mēs sākām ar to, ka mēs centrāli tirgu uztaisījām savu tirzniecības vietu, jeb krievis tas saucās Lavku, ja? Un mums bija sava Lavka, kur mēs pirkām no H&M legingus centrāli tirgu pārdevām. Un tos, ko nepārdeva, tos H&M, kā mēs zinām, visu ņem atpakaļ, ja tev ir čeks, ja? Tā kā mēs tur, paldies sadarbības partneriem pašiem nezinot, bet, un tajā brīdī mēs uztaisījām to Lavku, jo mēs gribējām novērot, kā tas notiek. Mēs sākumā necerējām, ka mēs uzreiz, kāds tev ņems cigarešu bandā, kāpēc, kas tāds esi, ja? Un tur gan, tur arī, kā mēs zinām, vakanču nav atrodams portālos, publiski, jā, un tā tālāk. Un tad mēs sākām ar to, grozījāmies, un tad mums attiecīgi bija izvēlēts tipāžs, kas tā kā nākotnē varētu ar to nodarboties, un tā kārts nospēlēja tas vietējā banda to tipāžu pamanīja un ar laiku uzaicināja, vai viņš negrib piehaltūrēt. Un tajā brīdī gan, man liekas, mēs uzreiz ziņojām policijai, mums ir tāds un tāds gadījums, mēs esam tur. Bet kā tu to tipāžu atradi? Ir skaidrs, ka, piemēram, man droši vien nebūtu cerība tādu uzdevumu saņemt. Tie tipāži nav, mēs nekādas, man dažkārt ir bijis ideja par to, ka mēs nopublicējam aicinājumu, kurš grib piedalīties aizliegtā paņēmiena eksperimentos, un tad mēs uztaisam tādu kā viņi sauc, portfolio, kas kastīti, kur tā, vajag cilvēku ap 40, tur biznesa izskatu un tā, un tad mēs pašķiram, un tur ir kādi 4 varianti, tad mēs izvēlamies aktieri, gluži tā nav. Bet skaidri, mums ir kaut kādi, iepriekšējie, mums ir potenciālie, un tur arī lielā veiksme, tur arī kaut kāda, šis ir, es teiktu, šis ir veiksmes piemērs, jo tur tikpat labi varēja nekas nebūt. Bet, skaidrs, mēs jau arī, kaut kādā ziņā to domāšanu mēs saprotam, ja tev ir, piemēram, ja mēs taisītu to Lavku tādu, pirmkārt, te ir tas dzimuma jautājums, ja tur strādā tikai sievietes, sievietēm nepiedāvā šādus darbiņus, ja patirgot cigaretēm, lai gan tur arī strādā sievietes, bet tur jābūt attiecīgi izskatu un attiecīgi tipāžu sievietei. Ja tu nemāki lamāties ar trīsstāvīgiem, tu tur neatbilst tam tipāžam, ja? Tur tādas nianses nav jau tā, ka tā cilvēka psiholoģija jau tomēr ir tādas kopumā atpazīstami, ja, kā kurš varētu domāt un kas ir tad, tā attiecīgi jāpielāgojas. Bet mums ir bijis tā, ka mēs, piemēram, gribam kaut kur iefiltrēties, bet izskaitļo vai, piemēram, mēs tur sāk uzdot pārāk daudz jautājumus, un tad mēs domājam, tad kaut kas nebūs labi. Un tad mēs tā kā lecam nost un tā. Tad ir bijušas tādas idejas, kas nerealizējas, tāpēc, ka jau sākotnējā stadijā nesanāk kaut kas, ja? Jā, mums ir bijuši tādas, kur mēs saprotam, ka mēs īsti netiekam iekšā. Vai tās vēl stāv atvilknē tev, vai tās ir atmestas un var atklāt? Nē, mums ir bijis plānots, es nezinu, vai mēs viņu vairs kādreiz īstenosim, vairs, šobrīd, man liekas, tas arī tāda aktualitāte ir zaudējis, lai gan es nezinu, bet mums katrā ziņā ir bijis tāds liela ideja par Baltijas līmeņa eksperimentu, kur mēs uztaisām no sērijas investors, kurš brauc pie dažādiem valstu premjeriem, tie, kas ar, es nezinu, izdomā kaut kas, kas viņam varētu būt sportfils, cik viņam miljoni tur ir līdzi, ja? Un ka viņš brauc un tie, kas pie ar augstu, nevis tur ar pašvaldībām vai kā, bet salīdzina kādu, ko lietuvieši, piemēram, lietuviešu premjers, un tev ir, piemēram, ko lietuviešu premjers te liktu šādam. Un tad ir jautājums, tad atkal jāzina tā, kādā ziņā tie pasaules ekonomikas pirmkārt noteikumi, kas varētu braukt, kam ir šādas intereses. Ja? Skaidrs, ka tas varētu būt kaut kāds ķīniešu investīciju kompāniju vai tur kaut kas tāds pa vidu, tāds mikslis Ķīnas, Eiropas, tur konglomerāts, kas varētu kaut ko šādu interesēties. Jā, Arābu valstis, ja?
Bet pamēģina dabūt tipāžu arābs, atbrauc uz Latviju. Ja? Tad ir, jo no Rietuma Eiropas, tā braukt un ieguldīt. Viņi brauc, viņi vietiekas, bet viņi neiet. Tas nav tāds līmeņa vizītes, lai ar premjeru, vai tad jābūt ļoti daudz naudas. Un braukt pa taisno pie premjera, tas mazliet ir tā lecīgi no tā investoru puses. Rietuma Eiropieši nav tādi lecīgi. Viņi var parunāt ar mēru kaut kādu pilsētu, viņi grib tur investēt, viņiem konkrēti projekti un tā. Amerikāņi, piemēram, neinvestē daudz naudas, acīm redzot tālu blakus Krieviju un vēl viskādi daudziem. Un mēs gribējām, un tad tu salīdzini, kas ir tas, kā izturs Igaunija, par kuru vienmēr saka, tur ir vislabāk, un tad pa lietuviešiem saka, šitie vispretim nākošākie un tā, un tad ko tur Latvija, šitie jau neko nevar, viņi droši vien pasaka, uzklaus un iet prom. Mēs gribējām to salīdzināt, bet iedomāt, tur gan ir resursi. Jo pirmkārt, tas nenozīmē tikai atrast cilvēku, vai, piemēram, šajā gadījumā es teiktu, būtu jāatrod cilvēku grupa, jo ja brauc, pieņemsim, ja tas investors ir no Ķīnas, tev ir jāatrod kaut kāds šāda rases tipāžs. Viņi labi, viņam nav jābūt tipiskam ķīnietim, bet ar kaut kādiem ķīniešu vaipstiem viņam ir jābūt. Otrakārt, tev viņi jāveido komanda, jo ķīniešu investors nebrauc viens pats. Ja? Tur ir sekretāri, tur ir tas, tur ir šis, vismaz kādi 6-7 cilvēki, tev vajag delegāciju. Ja? Tas ir viens. Otrs, zinot to, ka tomēr šos visus cilvēkus čeko drošības dienesti. Kā tur čeko, tagad pēc tam izrādījās, ka sadien, kā tur čeko, bet tas nozīmē, ka tev jāuztaisa ļoti labs, ļoti labi aizmugurs šādam ķīniešu investoram, kurš, mēs saprotam, mēs tur varam pusi atzemdēt hieroglifos. Tādā ziņā, ka tev ir mājaslapa, jo tev, ja tev ir ķīniešu investors un ķīniešu kompānija, tev vajag mājaslapu viņam, kurā ir labie darbi, kurā ir sadarbības partneri, tur General Electric ar kaut kā tam līdzīgi. Jo, lai kāda tā Latvijas valdība, viņi jebkuru, kā saka, neņem pretī, viņiem arī vajag kaut kādu tādu svarīgāku cilvēku. Un tev ir jāizveido tāds fona reputācija viņam. Ja? Mēs droši vien, tad mēs darām, tu nedrīkst arī gluži spērt izmantot citu kompāniju zīmolus. Tur var sanākt nepatikšanas. Ja tu saki, ka viņš ir no General Electric, lai gan patiesībā viņš nav no General Electric. Ja? Labi, tur var darīt samaini burtus kaut kādus, vai pieliec vēl kaut kādus, kā mums darīja. Ar slavenais Kempmajer, ar ko viņi ar to BBC tur mazliet šmaucās, kad tu pieliec kaut ko klāt, rādi asociācija, bet patiesībā tu neesi, un tu juridiski pat esi brīvs. Tā var darīt, bet es saku, tur ir šajā gadījumā tas drošības dienestu stāsts, jo viņi pārbauda, un tad ir labi par tiem latviešiem. Es domāju, mēs jau tur smuki kaut kā izdomātu, bet vai tur apietu igauņu, lietuviešu, nezinu, ja. Tas risks, kad mēs ieguldamies tik daudz un uzraujamies uz kaut kādiem tiem sīkumiem, ka tie, beigās mēs esam iztērējuši, valsts naudu 50,000, lai šo visu uzbūvētu, un tad izrādās kāds drošības dienas pasaka, šitos vizītē mēs nepieņemam. Ja? Un tu mēs neko nevaram uzzināt vairs. Ja? Un stāstīt par to, ka mēs tur tagad visu šito esam uztaisījuši, kuru tas interesē. Tas ir interesanti parunāt par to, ja? Bet mēs neuzzinām galveno mērķi, paskatīties, cik pretim nākoši un kāda ir investīciju solījumi no valstu puses. Un tas bija, tas bija pa lielu kumos, ka mēs sapratām, nevaram norīt. Bet kā ir ar tādiem jau izdevušamies raidījumiem, kā tu saglabā to slepenību? Vai tev ir instrukcija par to, ka, nevienam no ziņdienas pat nedrīkst stāstīt, ko tu dari? Pirmkārt, mēs aizliegtais paņēmiens, mēs vēsturiski, man liekas, pat no pirmās dienas aizliegtā paņēmiena žurnālisti. Mēs neatrodamies ziņu dienesta galvenā ofisā. Mums ir vienmēr bijis atsevišķs kabinets un diezgan tālu, pat nereti no ziņu dienesta. Tā informācija pati par sevi necirkulē. Nav tā. Es pats sēžu ziņu dienestā, bet es pats baigi nepļāpāju. Mums nav bijis tā, ka mēs par to nestāstam, mēs par to nestāstam, nepļāpājam, es formulēšu tā. Es par to nepļāpāju apkārt, ka mēs tur esam iefiltrējušies un tā tālāk. Bet katrā ziņā tie cilvēki, kuriem ziņu dienestā to vajag zināt, tas ir ziņu dienestu vadītāji.
Ja ir kaut kādi žurnālisti, ko mēs esam pieaicinājuši, vai kuri mums palīdz ar informāciju, piemēram, tas pats de facto, mēs sadarbojamies kaut kādos jautājumos, viņi zina, bet mēs šajā gadījumā nevis tāpēc, ka es neusticētos saviem kolēģiem, es tādā ziņā uzticos, bet tur ir tā lieta, ka tas nereti tas kolēģis ne jau tāpēc, ka viņš zvanīs kādam, viņš savukārt pateiks vēl kādam, nezinu, rekur mēs šitādi, rekur mums kolēģi to dara, rekur šitā, ne aiz jauna prāta, bet jā, tā informācija var aiziet, un tas mums var patraucēt. Jā, bet nevis tā, ka es saku, ja man ir piemēram kaut kāda konkrēta vajadzība konkrētiem cilvēkiem no ziņu dienesta pastāstīt, es stāstu, bet jā, ir vienošanās, šis ir mūsu slepenais eksperiments, to arī to zini, mēs izmantojam palīdzību vai kaut kā tam līdzīgi, bet viņš tad zina, ka viņš tālāk nedrīkst stāstīt. Tā kā jā, mēs par to nepļāpājam. Un kā ir pirms tu laidi tādu sensitīvu raidījumu ēterā, cik reiz tu pārbaudi, vai tev ir faktu pārbaudītāji vai juristi arī iet cauri tam, kas var sašūmēt sabiedrību? Pirmkārt, ir tā, žurnāls pats vākts informāciju, un tas pirmais faktu pārbaudītājs sanāk, esmu es pats. Tajā brīdī, es rakstu no tā savāktās informācijas scenārija, es jau viņu, laižu sev cauri. Ja ir kaut kur, es jūtu kaut kādas iespējams nesadarības, vai kas man liek uzdot jautājumu, es tam žurnālistam jau uzreiz. Tas ir punkts viens, tāda faktu pārbaude. Otrs, tad, kad es esmu uzrakstījis, es dodu atpakaļ tam žurnālistam, un viņš vēlreiz iet cauri tādam faktu pārbaudīšanai. Un tad vēl ir, tajā brīdī ir bijuši reizes, kad es, pirmdienas rītā mēs ierakstam to raidījumu, es vēl skatoties sižetu, skatos, vai kaut kas montējot nav sajaukts vai pārprasts. Tad man ir vēl pusdiena, kura laikā es video montāžas režisoram varu pateikt, šita tu bišķi nepareizi parādīja grafiski vai kaut ko tam līdzīgi. Tāda speciāla faktu pārbaudītāja, kur sēž un gaida, un kad mēs atdosim scenāriju, tāda mums nav. Savukārt, otrs jautājums par juristiem. Pirmkārt, es saku, tā mana pieredze tomēr ir ļoti daudz ko iemācījis. Es pats pa pusē jau esmu juris žurnālistikā noteikti. Es zinu, kas ir, es zinu gan likumu, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Kurā brīdī mēs varam pamatot šo mēs darām sabiedrības interesē. Šitam faktam vai kaut kādam apgalam mums nav tāda argumentācija. Te parādās vienmēr jautājums par privātumu. Šito mēs rādam, šito mēs nerādam. Kāpēc? Kas ir tas mūsu arguments? Un man pašam pirmkārt jāatbild uz šo jautājumu. Ir mums bijuši nereti epizodes, kad mēs zvanam juristiem. Nevis tā, ka mēs tagad šo visu scenāriju atdodam juristiem, bet es jūtu, ka ir kaut kādi jautājumi, kur man pašam nav līdz galam atbildes, ko darīt. Rādīt, nerādīt, kā labāk rīkoties. Un tad es zvanu juristiem, kas Latvijas televīzijā ir. Un tad mēs kopā ar juristiem dažkārt štukojam, kā labāk darīt. Es skatos, mums noslēgumam tuvojas laiks. Man tev vēl 2 noslēdzošie jautājumi. Viens raidījums iet gaisā šajā piekdienā, vai tu vari jau atklāt to, kas būs nākamajā pirmdienā? Šis iet gaisā piekdien, un tad tā nākamā pirmdiena. Nē, nevar to teikt tagad. Mums vēl ir process. Vēl jāizpēta līdz galam. Nē. Mums ir daži raidījumi, kurus varētu mēnesis priekš reklamēt, bet šis konkrētais raidījums, kas būs 8. maijā, to es nevaru vēl reklamēt. Tur mēs esam procesā, un tur notiek eksperimenti. Jā. Un tad vēl viens padoms, ko tev gribu lūgt. Skaidrs, mēs skatāmies aizliegto paņēmienu, arī de facto, vai ir kaut kas, ko tu ārpus sava mēdīja skaties un rekomendētu citiem tieši tādā tavā jomā pasmelties idejas un paskatīties? Tas neskar tieši varbūt pētniecisko žurnālistiku, lai gan arī. Tas mans ieteikums ir, man ir viens tiešām, man liekas, izcils piemērs, ir Ukraiņu, viņš šeit raidījums, ir žurnālists. Viņu sauc Dmitrijs, tagad uzvārdu aizmirst, bet viņu krieviski saucās, es atceros krievu valodu, Mirtneiznānku, tā kā pasauli no iekšpuses. Un tas, ko viņš dara, viņš ceļo pa pasauli, un viņš parasti, piemēram, tur paņem kaut kādas valsts, Japānu vai kas, un viņš tur sēž 2-3 mēnešus, un taisa par Japānu vairāku tematu dažādus sižetus un raidījumus. Viņi ļoti dara, iedziļinās, rāda to, ko iespējams pa Japānu, tāds parastais turists neredzētu uzreiz.
Un viņš ir lielisks, šajā gadījumā lielisks pētnieciskais žurnālists manā uztverē. Jo viņš iet, viņš nebaidās, viņš tur pārbauda, viņš grib satikt Japānas mafijas bosu. Viņam ir uznācis tagad Japānas mafija, par viņu runā, viņš grib redzēt to mafiju. Un viņš cenšas noskaidrot, kādā veidā viņš pie tās mafijas var piekļūt un tagad runāt ar viņiem. Un viņam tā ambīcija, ko viņš grib iekļūt Japānas Fukushima pirms tik, es gribu iekļūt slēgtajā Fukushimas zonā. Un viņš iekļūst tajā Fukushimas zonā. Ja? Un viņam pirmkārt tā žurnālistiskā ambīcija ir ļoti laba. Otrs, viņam ir māksla runāt ar cilvēkiem, vietējiem. Ja? Tas, ko nereti es visiem gribu teikt, mūsu žurnālistiem, kas ceļo uz ārzemēm, sākot no pavāru raidījumiem un tā tālāk, ļoti reti mūsu Latvijas žurnālisti runā ar vietējiem cilvēkiem. Es nezinu, kāpēc, vai tas ir tulka problēma vai kas. Es atceros, man patīk Sirmā raidījumi par ēšanu, taisīšanu kaut kur tur ārzemēs. Sirmais nekad nerunā ar vietējiem cilvēkiem. Es nedzirdu, kā viņš runā ar viņiem. Ja? Viņš stāv, vietējais stāv maliņā un runā Sirmais ar cilvēkiem. Man tas nepatīk. Un šajā raidījumā tas ir ļoti perfekti. Un tas vēl viens, ka viņš ir, ka viņam tā žurnālistiskā prasība un ambīcija ir ļoti laba, bet viņš ir labsirdīgs. Tajā kā žurnālists viņš ir labsirdīgs, viņš visiem tur grib palīdzēt un tā tālāk. Un tas ir tas, man šķiet, kas ir labs piemērs, kam tādā es viņu saucu par pētniecisko žurnālistu, kam ir labi sekot. Paldies, Guntis Bojārs. Mediju anatomijā raidījumu veidoja Zana Ozoliņa, un ja gribat plašāku interviju dzirdēt, tad klausieties Latvijas radio lietotnē un podcastu vietnēs. Paldies! Uzķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīju anatomija.